Labrīt, draugi. Kamēr guļ, ir rītiņš un ir klusums, kaķis fonā ļaus tikai. Jā, sauc spēlēties. Ko es gribēju ierunāt? Ļoti daudz ir runāts par to, cik enzīmi ir forši, viņi ir garšīgi. Kā saka, mums jau labu laiku fermenti dod. Es ieteiktu vispār paskatīties video, kur ir kādi fermentiem ir blakus efekti, jā. Vai tādi vispār ir, kāpēc viņi ir. Jo, protams, ka tagad es diezgan maz vietoju video par fizioloģiskām izmaiņām. Es diezgan maz stāstu, bet es ļoti daudz sākumā. Tad, kad mēs paši gājām cauri un bija sakrājusies kaut kāda pieredze, es vienmēr dalījos. Nu, lūk, un šodien man arī ir, tad, kad ir kaut kāds lēciens mums, tāpat es pagājuši gadu vasaras noslēgumā arī dalījos par to, kā fermenti pēc ilgāka laika viņi ir kā tīrā enerģija nāk klāt. Nav vairs vispār nekādu blakus efektu. Izņemot, ja šnegros uztaisa, ja? Es domāju par mušmirstību, reiz ģiploks, krusnagmaņa un vispār sēnes vai kādas citas zālītes. Bet šodien es gribu parunāt par vēdera pūšanos, ja? Par vēdera izeju. Tie, kas ir no paša sākuma, zina, kādā stāvoklī bija mans organisms. Kad es sāku lietot enzīmus, protams, es biju jau, kā saka, ņēmusies ar organismu attīrīšanu, mācījos nutricioloģiju, kā sāku uzņēmos atbildību par savu veselību un sāku sev palīdzēt. Bet kaut kas visu laiku pietrūk, jo es jūtu, ka tomēr tā kontrole, kas mums ir šeit, viņa atgriežas, viņa ir spēcīgāka par manu krampi un manu gribu, jā. Nu, lūk. Vēders man būtās nereāli. Vēdera izeja man bija neregulāra. Citiem vairāk caurējumi, man vairāk bija aizcietējumi. Ļoti slikti pārstrādāja pārtikas produktus. Tur nebija tikai tā, ka tie populārākie piens un tā, bet praktiski man vispār bija dzīvē posms, ka man pat no ūdens būtās vēders, bet īstenībā tas tā arī varētu būt, jo īstenībā kopš mēs nomainījām ūdeni, dzeram viņu tīru, tas vienkārši kardināli izmainīja arī mūsu dzīvi un mūsu pašjūtu. Un šķiet, kas tad tur tāds? Ūdens, ja? Mēs esam ūdens. Un, ja mēs ikdienā lietojam pudeļu ūdeni, pirmais skatāmies teikānā, ja mēs uzvāram. Ja viņš pēc 3. reizes atstāja šos nosēdumus, tad kas labs tur var būt? Jā, visi tie kaļķi, visi. Un tad, kad mēs, vai arī tie, kad es par to ļoti spēcīgi aizdomājos, arī līdz ar fermentiem, kad mēs fermentiem saldējām ūdeni, un es skatos zaķu muižā, pieņemsim, jā, un tur vienkārši ūžas, kas darās. Mēs gatavim sakam tā, nu mēs dzeram. Un kas notiek ar mūsu organismu un vispār cilvēku organismu, ja viņš ilgstoši dzer iekšā to drazu vienkārši. Tas nav normāli. Arī akas ūdeņi, kad ir personīgās privātās mājas, un arī tur ūdens ir ļoti ar rūsu, arī, ja piemēram pilsētās ir daudz kaļas, tad tur var būt rūsa un citi piemaisījumi. Tāpēc tas viss arī ir jādabū nost, tas ir ļoti svarīgi, jā. Teikānai vispār, ūdens labs teikāna vispār, tas nav vienīgais rādītājs, tas ir pirmais, kā mēs vispār varam bez jebkādiem ūdens mērītājiem, pašiem draudiņu, vai tikai visu. Vērot vērtībā, atcerējos tieši, jā, bet tie ūdens mērītāji, par kuriem es domāju, tie ir mazliet savādāki. Jā, bet pirmais skatāmies, kādā stāvoklī ir teikāna. Tas pats notiek arī mūsos, tad ūdens pie visa, pilnīgi pie visa. Enzīmos ir starts, jābūt pareizam ūdenim. Šeit nav tikai stāsts par ūdens bez informācijas, vispār tīrs ūdens, jā, mums ir jādzer tīrs ūdens. Nu, lūk, tad ja atgriežamies pie vēdera pūšanās.
Uz enzīmiem es lieku tātad, kādam, piemēram, gads saka, es vispār vairs negribu ēst, jā, kādam, nu, kurš gaida no enzīmiem, jā, man atkal, vai pilnīgi neēst gads, tas būtu tik forši un mazāk ēst, jā, tā kā es diezgan lielu baudu guvu no ēšanas, es saku, nē, tas baigais prieks ir dzīvē, tomēr es negribu pavisam atmest ēšanu, bet uz ko es ļoti cerēju, tā bija tieši ēdiena nepārstrādāšana regulāra, neregulāra vēdera, izējums par visādas problēmas ar vēderu, vienkārši nekad tu nevari, kā saka, normāli dzīvot, ja tev visu laiku tur kaut kas burļīt, vai tu nevari aiziet uz toaleti, vai es atceros, man bija vienkārši dienas, kad, ja es nevarēju normāli aiziet uz toaleti jau otro dienu, ja es biju, nu, protams, ka tu esi īgnis, ja tur arī ir tā, kad atbild par emocijām ļoti, ja tev vēders iziet īstenībā ļoti labi, tu esi priecīgāks, tu esi laimīgāks, tā tas ir, jo tur ļoti daudz nervu gali, nu, labi, tur es neiedziļināšos šodien, es vairāk par to vēderu pūšanos. Nu, lūk. Es esmu arī stāstījusi video, kā sākotnēji vai ik pa ceturksnim, kad enzīmus sāk lietot, kas notiek vispār ar pūšanos, jo tur var būt tā, kad atceramies, caur sāsinājumiem mums paliek labāk, jā, tad, kad jūs uzsākat ceļu tiešām bez ķīmijas un tikai ar dabas vielām, tad ir šie kāpumi un kritumi, bet parasti caur tiem it kā šķietam kritumiem ir ļoti strauji uzlabojumi, tāpēc, ka organisms kaut ko tajā mirklī kārto. Bet, nu, protams, skatāmies, te arī ir ļoti daudz īstenībā nianses, jā, pieņemsim, ir tādi, kas uzreiz grib mesties attīrīt organismu ar ļoti spēcīgām dabas vielām, nu, pieņemsim, sākt antiparazitāro un nav akna, pieņemsim, ilgu laiku, tur ir dzerts, ir pīpēts, ir lietoti ķīmiskie medikamenti, jā, un tad cilvēks vienkārši vienā nedēļā vai vienā mēnesī sāk viņam bāzt iekšā arī dabas vielas, un viņas var, tad patiešām var bišķiņu uz atpakaļ pat palikt, jo ir jāsagatavo, jā, tāpēc, ka kas tīrīs ārā, tad tas ir ūdens, kas tiks līdz šūnai, ko atpazīs, un akna un nieres, jā, tāpēc es arī vienmēr, kad cilvēki nāk uz rezonanci, es vienmēr paskatos, vai cilvēks vispār var to antiparazitāro uzreiz sākt. Tā kā tas ļoti svarīgi. Nu, lūk, tā kā, un atceramies, ka arī mūsu organismā nav tikai kuņģa zarnatrakts un mikroflora vai mūsu tā patogēnā vīde, jā, vai atjaunot organismā ir vīrusi, ir smagie metāli, ir limfātiskā sistēma, jā, ir ļoti vienšūņi, jā, ir jāskatās, kas cilvēkam ir savairojies, kas ir tas, jo mēs esam ļoti dažādi, jā, katram ir cita problēma, problēma, ko esam radījuši mēs paši ar savu dzīvesveidu, nu, lūk. Tā kā, jā, sēne, protams, man šķiet vispār ir cilvēku viena no tādām vīrusi un sēnes, cik esmu ievērojis, tas ir tas, kas ļoti traucē cilvēkiem tā pilnīgi atvesļoties. Bet jā, jāsāk ar kuņģa zarnatraktu, jo nebūs kuņģa zarnatrakts kaut cik vismaz sācis funkcionēt normāli, tad tam visam pārējām viņam tāda maza jēga, tāpēc, ka kurš tas ir pirmais, kā mēs varam sev palīdzēt. Tā kā, jā, gāja pa ceturksnim, jā, varēja tā, ka varēja vēders vairāk kaut kādu laiku, mēs dzērām fermentus, bija tā kā viss forši, un tad vienkārši bams. Kaut kāds moments, kad vai nu zobi pēkšņi jūtīgāk, tas īpaši pirmo gadu ir jāvēro, vai zobi jūtīgāki palika, vai āda sausāka pēkšņi palika uz mirklīti, bet tur visur, tāpēc arī ir šī grupa. Ja jautājām, nav tikai tā, ka šeit ir grupa par enzīmu slavēšanu, viss ir tik forši, ne, jūs varat, nu, protams, jūs jau personiski man uzdot jautājumus, bet var arī grupā uzdot jautājumus, kāpēc un kas mainās, kas nemainās, jo mēs gājām cauri ļoti arī daudz tādiem etapiem, kad nesapratām, mēs Kirilam prasījām, jā, pieņemsim, kas notiek, atceros, bija pēc gada, bija pavasaris, un vienkārši vienā laikā mums ir gads sāka abiem pūsties vēders. Un tad viņš teica, vairāk eļļas vajag lietot, jā,
Jo pirmais gads mums vispār gadi bija tikai salāti. Bet, nu, vienkārši bija tā, ka neprasījās pat vārīt ēdienu, jā, bet ja mēs tikai, un kamēr vēl esam procesā, un mikrobioms tikai tur mainījās, jā, un arī tā tik strauji uziet uz salātiem, arī jāstāsta, ļoti daudz jālieto šīs svaigas spiestās eļļiņas, nerafinētās. Nu, lūk, tā kā es saku, tur vairāk par tiem blakus simptomiem ir video, jā, vai nu Pinēt video paskatieties, vai YouTube'ā, jā, lai es neatkārtotos. Jā, pumpas, jā. Man vakar arī īstenībā bija procedūra ar tvaikiem, jā, un tad no melniem punktiem, tāpēc man šodien arī ir tāds nedaudz apsārts, jā, bet kā sakam, dzīve ir dzīve, jā, un varam jau vienmēr likt super filtrus virsū, kā saka, filtru perfektie cilvēki, jā, tāpēc ir jau forši, man pieņemsim taisot video, patīk paspēlēties, vienkārši tā ir kā tāda spēle, jā, bet, nu, nevar. Tāpat pie manis nāk cilvēki, un tāpat viņi mani redz visi dzīvē, ja, tā kā ar filtriem aizspēlēties nevajag, jā. Labi, bet par pumpām. Tas ir speciāli, kā saka, speciāli radīts, jā, īslaicīgi, bet pumpas man ļoti arī, jo kuņģa zarnu trakts ir ļoti saistīts arī ar ādu. Kāda mums izskatās ir āda? Man metās pumpas. Tātad, ja kaut kam nepietiek enzīmu, nepārstrādājās pārtikas produkti, protams, mums metās arī pumpas, jā. Tās, protams, tā var būt kaut kāda pārtikas nepanesamība, tā var būt alerģija, bet tas arī viss īstenībā ir sakārtojams, ja mēs attīram organismu. Tas pazūd, jā, pumpas nav nekas ārējs, neko tu nevari uzmērēt, lai viņas pazūst, tas tikai nāk no iekšā. Nu, lūk, un te arī runa ir par to, ka pētam savu organismu, neviens cits to jūsu vietā nedarīs, skatāmies, kamēr arī, nu, nemocām, ja nedabājam tā, ka mēs dzeram enzīmus un mēs tagad varam sākt ēst visu, nē, mēs esam dažādi. Kāds var tos skāpiena produktus vēl atstāt, pieņemsim, tur biespienu, ja, nu vispār viņi ne īpaši traudzējās, jūs zināt, ja, viņiem piena produkti rada guļotas vispār organismā, iekaisuma procesi ir tikai pastiprina, nu kāda ir piena produkti, es vispār par to nerunāšu, ja, viņi tiešām ir briesmīgi, neviens, varbūt kaut kādi bez laktozes, dažkārt Keita sagrib, vai Keita grib augsto zuptetes pērkt tādā rūgušpiens, jo tas rūgušpiens tā kā vecmāmiņām uz burkām stāvēja, uz palodzes burkās stāvēja, un tad tur tas kefīrs un tie burbuļi tur ņēmās, tas ir tas īstais, un paniņas, kas tur paliek. Tas, kas ir veikalos, man viņi visi ir ar ļoti nepatīkamu, nu, ja atklāt, man viņi pēc mēsliem garšo. Nu, tā kā būtu mēslu piegarš visam. Es mēģināju arī pati taisīt kefīru un jogurtu, bet kaut kā tā lieta man neaizgāja. Es sapratu to, ka es tīri labi jau gadiem dzīvoju bez piena produktiem, jo es no sākuma ilgi nevarēju saprast, no kā man metās šausmīgas pumpas. Nu, bija tāds, praktiski pumpas bija vienmēr uz sejas, jā, pumpas, psoriāze, kā es saku, jo tādu, kādu jūs redzat mani tagad bieži, tāda nebija mana ikdiena, man ikdiena bija pilnīgi savādāka. Nu, lūk, un man bieži metās pumpas tātad šeit, un tik lielas, kuras palika uz mēnesi 2. Un tad ar gadiem es vienkārši sapratu, ka tie ir piena produkti, jo, tu vienkārši pārbaudi, vai es pieņemsim kaut kur aizbraucu, kaut ko uzēdu, pietika ar tur vienu, nezinu, tāda riktīgie, kaut kāds siers pieņemsim, un visu, un kirdīgi, pumps uz 2 mēneši ar rētām paliek. Un kādam, es nevarēju ēst brokoļus, es nevarēju ēst puķkāpos, es nedod Dievs, pieņemsim, taču garšīgie humusi, pareizi, es praktiski neko nevarēju ēst. Tas vēl bija un saglabājās. Starp citu, vēl var pastīties pumpu nozīmi un novietojumu, jā, jo katrā, ja mums vienā un tajā pašā vietā metās vienas un tās pašas pumpas, jā, jo pumpas arī ir dažādas, ir baltas, labi, to varbūt ne, bet vispār, ja ir interesi, var paskatīties, kurās
vietās, pieņemsim, kaut vai tikai uz sejas, metās pumpus, un kāda tam ir nozīme, ja? Varbūt nesaku, ļoti gari sanāks, ja es sākšu par visu runāt. Jā, bet tas ir interesanti. Es saku, un pētām sevi, galvenais ir sevi pētīt, atteikties uz laiku no kaut kādiem produktiem, lai saprastu, kas īsti man neiet iekšā. Jā, jo, kā es teicu, cerēt to, ka enzīmi visu uzreiz atrisinās, nav tā, nav brīnum tabletes un nav brīnum diētas. Jā, diētas vispār, diētas vispār es gribētu izsvītrot, jā, bet tā ir sevis pētīšana, sevis cienīšana, un vienkārši skatāmies, noņemam kaut ko uz laiku, tā nav diēta, tā ir sevis cienīšana. Ja? Mēs, protams, varam iet pie dietologiem un maksāt viņiem naudas vai kaut kādiem uzturspeciālistiem, lai viņi tur pēta, bet tāpat neviens to darbu galveno mums vietā nedarīs, un to jūs varat izdarīt. Ja esam ļoti apjukuši, tad atrodam savu nišu, kā saka, kas palīdz, ja vienam tā ir homeopātija, vienam tā ir nutricioloģija, kādam citam ķīniešu medicīna, jā, taizemē medicīna ir ļoti laba. Katram ir savu, atrodam vienkārši savu, jā. Un enzīmi tam visam nāk vienkārši plusā. Vēl atkal par to vēderu pūšanos. Tad vēl, es teiktu, 2 gadi ar enzīmiem vēl joprojām man gāja šie etapi, kad bija uzlabojumi, tā kā kāpumi, kritumi. Bet jāatcerās, ka mēs pa vidu, visa ģimene vienmēr pievērsām uzmanību tātad, kā jau es teicu. Mēs intensīvi 2 gadus tīrījām. Mēs pirmkārt dzērām tikai gandrīz ķiploku fermentu, gailenes, krusnegliņas. Gātis ļoti intensīvi dzer mušmiru fermentu, ēda mušmiras, jo atceramies, mušmiras arī ir ļoti, nevis ļoti patīk, bet tieši parazītiem un vispār tai patogēnai vidē nepatīk mušmira. Zaļos fermentus mēs dzērām, dārzeņu dzērām daudz, kas arī ir ieteicams, ja gribam pātrināt to procesu. Kāpēc saku 2 gadi? Es vienkārši saku, ka jo rezultāts var pamanīt pēc 2 nedēļām, tas ir pirmais. Tur ir tādi, iet pa vilnīšiem, ja, kad man cilvēki saka, es izdzēru 1 pudeli, kur ir rezultāti. Es saku, tu ko? Tur varbūt tikai tu prieku sajūti. Nav tā, ka pēc vienas enerģiju var sajust, ja, bet, ja mēs runājam tīri jau par fizioloģiskām izmaiņām, tas ir arī atkarīgs no tā, ko cilvēks paralēli dara un cik ielaists ir stāvoklis. Tā kā mans stāvoklis bija pamatīgi ielaists, tad manā gadījumā, jā, tie bija 2 gadi. Kad notika šī intensīvā tīrīšanās, un es sapratu, ka ir jāliek klāt ne tikai enzīmi, ja, bet ir jāturpina līst dziļākos slāņos. Klīzmas. Jā, klīzmas arī ir ļoti svarīgas, klīzmas ir dažādas. Ir iekšējās, ir ārējās, jā, ir mūsu šlankpopings slavenais, ko arī nevajag aizmirst. Ļoti palīdz. Nav visiem vajadzīgs, bet jāskatās ir pēc sevis. Es domāju, ka ļoti daudziem viņš ir vajadzīgs, bet tā kā es ļoti arī, ir kaut kāds pretreakcija par to visu. Ir magnija, sulfāta klīzmas, ir ļoti laba žultsceļus iedarbina. Rīcineļas klīzma. Jā, ja kādam vajag padomu, ko un kā un cik, tad es arī varat uzrakstīt privāti, es arī pastāstīšu tuvāk. Jo, pieņemsim, tas, kas nāca ārā pusgadu, es tīrīju šo bioplēvi saucamo, tur, kur man gadu laikā, tad no visa tā mana super veselīgā dzīvesveida bija sakrājies, tur nāca tilkas, tur nāca gabaliem ārā, bet maziņiem un kaut kāds 5 mēnešus, un to visu var redzēt, kad mēs taisām šlankpopingu. Kā arī var redzēt, kāds ēdiens nav pārstrādājies, ja? ko pilnībā organisms galīgi negrib vēl pārstrādāt. Ir tādi produkti, kurus, pieņemsim, zinu, un tur nav arī jāiet ļoti pret sevi, pieņemsim, man organisms neskapēc nepārstrādā dīles. Jā, es taču viņš tagad speciāli neēdīšu, bet tie uzlabojumi, cik es daudz šobrīd varu ēst, nebaidoties, ka mans vēders pēc tam būs kā bumba vai būs problēmas, jā. Tie visi
kāpostu veidīgie, ja, kas ir garšīgi, brokoļi, puķkāposti, pupiņas zaļās, ja, dzeltenās, tik daudz garšīgu šo pākšauku, un es neko nevarēju no tā ēst. Tagad pat ķermenis ir uzlabojies tik daudz, kad Romā es apēdu, tad ir tie sieri džuji, kā laikam, ja. Tāds kruts restorāns, un brālis teica, tic man, tas siers tev tā neiedarbosies. Bet es zinu, ka jebkuri piena produkti ir dikman. Bet tagad es esmu ievērojis, ka pat tas man tik ļoti netraucē. Un galvenais, ka vēders vairs nepūšās. Ja? Vēders vairs nepūšās. Tas ir... viņš var, vēl jau ir jāņem vērā nervu sistēma, stresa situācijas, jā, un vispār, ja mēs pieņemsim intensīvi vēl joprojām tīramies vai dzeram antiparazitāro programmu, visa ģimene, it īpaši, kad pieskarās smalkajiem tārpiem, tad īslaicīgi arī var izmesties pumpas, arī var būt kaut kādi izsitumi, egzēmas, psoriāzes, jā, bet tad ir jāskatās atkal, vai mēs neejam pa strauju, cik sen ir bijis šis antiparazitārais kurs, jo mums tagad kopš rudens, jau jūtām, ka pēc Ēģiptes vajadzētu uztaisīt, bet kaut kā viss tā salikās, kad neuztaisījām. Tagad mums uz kādu pusotru mēnesi ir antiparazitārais, bet jāskatās akna un nieres, jā, tātad tur ir jāatbalsta, ja dzeram antiparazitāros, ņemam klāt dabas produktus vai taisim enzīmus, kas atbalsta pienenes kaut vai ārā. Taisam pieneņu fermentu un dzeram klāt pieneņu fermentu, jā. Aromāts, tas ir vēl viens, kā saka, vīrietim ir atļauts, jā, vai vīrietim ir, tas nav tikai zeķu aromāts, jā, un es nerunāju vispār tikai par vīriešiem. Kad es sāku tikko vēl pirms fermentiem attīrīt organismu, tās... Un tu nedrīksti bloķēt, jā, tam visam ir jānāk ārā, un tas nav patīkams aromāts, jā, tas nav patīkams. Un tagad arī pēc šiem 3 gadiem tu vienkārši jūti, ne tikai man, es arī gati jūtu, nevienam nevajag smirdēt, jā, ja kādam vajag tonām smērēt, jā, un pūst smaržas, ja mēs nelietojam smaržas, mums jau 10 gadus nav nekādas ne Gucci, ne ar mani, drīzāk tā vienalga kādas, jā. Vienkārši visi liekas ķīmiski, visi liekas arī pulveri, viss tas, jo tu vairāk attīri organismu, saprot to, ka nav vajadzīgs šīs pārspīlētās smaržas. Tagad izēj pavasarī ārā, nobaudi puķīšu smaržu, jā, to var baudīt, bet, jā, tā pārsmaržināšanās un smērēšana visu limfātisko sistēmu ciet, kas arī limfātiskā sistēma ir mega svarīga arī. Ķermeņa aromāts arī no rīta, kad mums ir visādi izdalījumi, jā, kad mutē kaut kas sakrājās un no acīm daudz kaut kas nāk ārā, ja, pavērojam, jo man tas viss bija īstenībā gadiem, un es domāju, tas taču normāli ir, bet nē, no rīta tu pamosties, jā, protams, tu aizēji pačurāt, jā, aizēji uz toleti, tas viss ir normāli, bet tev viss ir tīrs, nav nekur kaut kādas guļotas, te sakrājušās guļotas mutē. Jā, tā ir atklāta tēma varbūt, bet man tā bija, jā, un man tā vairs nav. Tātad pelēnām tiem solīšiem ejot, ļoti var uzlabot savu veselības stāvokli. Vai man viņš ir pilnīgi perfekts? Es neteiktu. Es neteiktu, ka pilnīgi perfekts, un mums kā vienmēr ir uz ko tiekties, jā, bet es tik ļoti novērtēju šo laiku, kas tika dots, lai tiešām saprastu, jo kāpēc arī mēs, un īstenībā šis posms, jo kad organisms pateica, ka viņam vairs negribās ne ķiploku fermentu, ne tos ļoti stipros, tas nāca arī ar to, ka palika ar visu organismu labāk. Un organismu ir jāklausa, kāpēc tu gribi, jo nevajag sevi patstāvīgi tīrīt, jā, vai dzert patstāvīgi, pieņemsim, jau pa 3 gadu pagājuši, tu domās ķiploku ferments ir pats labākais. Viņš paveica savu darbu, jā, un kurš vēl gandrīz 3 gadi tikai, 2,5 dzer tikai ķiploku fermentu, tāds jāpameklē vēl ir. Bet mums dabīgi prasīja šo fermentu, tad viņš izdarīja savu darbu, un šobrīd ir
tīra ieklausīšanās, tīrs lidojums fermentos, jā, bija. Es saku, ja gribās bišu produktus, tur bišu maizi, propolis, man bija tāds periods, gribās sēnes, ja taisam vairāk sēņu fermentus, jā, gribās pakaifot, taisam skuju āveni, jā, te ir, tāpat jau katram fermentam ir sava nozīme. Jā, tā kā tā sanāca gari, noteikti. Sanāca gari, jā, bet man uznāca tāds impulss, es no rīta pamodos un man likās, es zinu, par ko parunāt. Es zinu. Es vienkārši tagad piecēlos, izdzēru savu enzīmu, es nedzeru no rīta, dzēru savus, kā es saku, mēs ejam antiparazitāro kursu visi beidzot ģimeni. Un es vienkārši zināju, par ko parunāt, jo tad, kad ir kaut kas nomainījies un ir par ko parunāt, tad es arī to daru. Tā kā tā, mīļie, atceramies, jā, nemocam sevi ar smagām diētām, nesēžamies uz svaigēšanu vai kādām citām tādām drastiskām diētām bez nesakārtota kuņģa zarnu trakta, un ka mēs neesam sevi vispār sajutuši, nevajag, ja nav dzīvē tikai balts un melns, jā, mēs meklējam šo balansu un pieņemsim tas, kas mums ir derējis 3 gadus, vai ja tu pieņemsim, domā, kā es vairs negribu dzert ķiploku fermentu, viņš bija tik labs, vai ne? Tad mums ir tā kā jāplūst līdzi, un mēs saprotam, ka dzīve mainās un mainamies līdzi arī mēs kaut kādā ziņā. Protams, ka kodols paliek, jā, kodols, mīlestība, mēs paliekam, jā, bet dzīvē ir jāpielāgojās un jāieklausās. Kā nekā pat ar gadiem mēs mainamies, jā, ar gadiem, jā. Tā kā tāds ir mans pēdējais noslēguma novēlējums, to, kas pats galvenais spēks ir mūsos. Šī ticība, ko mēs ieliekam, jebkam ielejam ūdeni, jā, rīta sev glāzē vai fermentu. Ja? Gads ļoti bieži sāk rīt ar fermentu, un nekāda vaina, es kādreiz viņam pārmetu, kā tu tā, Gati, kāpēc tu nedzer no rīta ūdeni, ja? Bet mēs visi esam dažādi, ja? Un Gatis arī viss normāli jūtās, viņš mums vienmēr teica, ko tu piekasies man, tu dzer ūdeni, man fermentu gribās, bet nē, jāsāk tikai ar ūdeni. Tā kā šeit nav, tā kā nemācam citus kā dzīvot, es vienmēr dalos ar savu pieredzi, arī eju šo ceļu. Nemācīt citus, bet ieteikt un runāt, jā, jo man ir dažkārt tīpaši pret savējiem bija tāds posms, ka es sāku tur mācīties un visu tagad zinu, jā. Drīzāk, jo vairāk tu mācies, jo vairāk, es mācies, es domāju, jo vairāk tu dzīves skolē, jo vairāk arī tu saproti, ka tu neko nezini. Tu neko nezini par otru cilvēku, tev nav nekāda tiesība viņam pārmest. Iejaukties, ka viņš zina, kā ir labāk, viņš iet savu dzīves ceļu. Bet mēs varam pasniegt roku un dalīties tam, kam ejam cauri mēs, un tā mēs viens otru atbalstam. Kā arī runājot par šādām atklātām tēmām, es kā vienmēr, sākumā bija, es saku, vēl vairāk šīs atklātās tēmas, arī tādā veidā es kādu var atbalstīt. Un tātad mūsu ticība, ja, mēs varam ieliet savu ūdentiņu, savu fermentiņu, ja, vai taisot fermentiņu, tad tam, kam mēs ticam, tam mēs piešķiram vērtību, tam mēs piešķiram jēgu, ja, jo katru dienu mēs ceļamies nevis ar to, kāda dzīvē ir jēga, un patīk to teikt, un es sev to saku, nevis kāda dzīvē ir jēga, bet piešķiram jēgu un ticību katru dienu paši, ja? Un negaidām, ka kāds mūsu vietā kaut ko izdarīs, tāpat ir jādara pašiem. Visi pašiem. Lūk. Vēlēšu jums foršu dienu. Jā, ja ir kaut kādi sakrājušies jautājumi, droši dodiet man ziņu, rakstiet privāti, vai arī varat rakstīt kopējā čatā, tad izlasīs arī pārējie un varbūt nebūs jāatkārtojās. Jā, tā kā tā, bučas mīļa.